Visi domā, ka Amerikas militārais spēks nāk no lidmašīnu bāzes kuģiem, iznīcinātājiem un ārvalstu bāzēm. Viņi skatās nepareizajā virzienā. ASV patiesais spēka avots ir kaut kas tāds, ko jūs nevarat redzēt. Jo, ja Vašingtonai būtu nepieciešams, tā gandrīz vienas nakts laikā varētu pārvērst milzīgas pasaules ekonomikas daļas par militāro apgādes tīklu. Un tieši tāpēc šobrīd notiek kaut kas dīvains. ASV militārie spēki šķiet atkāpjas. Milzīgas bāzes visā Eiropā un tuvajos austrumos tiek slēgtas. Kartes liecina, ka Amerika atkāpjas. Taču satelītā attēli stāsta pavisam citu stāstu. Dziļi Filipīnu džungļos, attālās Klusā okeāna salās, vietās, kuras lielākā daļa cilvēku pat nespētu atrast kartē. Parādās jaunas skrejceļi, degvielas noliktavas un militārie objekti. Šis ir Subikas līcis Filipīnās. Kādreiz tā bija Amerikas lielākā ārvalstu bāze. Tad tā tika slēgta 1992. gadā. Tas bija sākums jaunai tendencei. Augstā kara laikā ASV militāristiem bija 1600 bāzes ārvalstīs. Tagad oficiāli ir 800, un šīs bāzes samazina sevi līdz minimumam. Otrā pasaules malā Tūles aviobāze Grenlandē, kas kādreiz bija Arktikas stūrakmens, ir samazināta no 6000 karavīru līdz 150. Pat Ramšteinas aviobāze Vācijā ir samazinājusi savus apmērus. Līdz 2026. gada maijam tur bija palikuši tikai vēl 5000 karavīru. Tad ir Peleliu, maza sala Palau. Otrā pasaules kara laikā tur notika sīva kauja, bet pēc tam tā tika pamesta, jo, paskatieties uz to. Tā atrodas nekurienes vidū. Un tieši tāpēc tā ir ideāla. Tas viss ir daļa no Pentagona slepenā tīkla. ASV militāristi 2024. gadā atjaunoja Otrā pasaules kara skrejceļu un padarīja to pietiekami lielu, lai uzņemtu lielāko daļu flotes lidaparātu, tostarp milzīgo C-130 Herkulesu. No pirmā acu uzmetiena skrejceļu būvēšana uz mazām Klusā okeāna salām šķiet bezjēdzīga. Galu galā ASV jūras spēkiem jau ir 11 aviācijas bāzes kuģi, bet tieši tas arī ir problēma. Aviācijas bāzes kuģi ir milzīgi. Tie ir redzami, un mūsdienu karā redzamība var būt trūkums. Pirms 30 gadiem viena aviācijas bāzes kuģa kaujas grupa varēja iepeldēt reģionā un pārvērst politisko klimatu vienas nakts laikā. Dažreiz pat nebija nepieciešams izšaut nevienu šāvienu. 1996. gadā Taivānas šauruma krīzes laikā Amerikas Savienotās valstis nosūtīja 2 aviācijas bāzes kuģu grupas cauri reģionam. Vēstījums bija tik spēcīgs, ka Pekina atkāpās, taču pasaule ir mainījusies. Mūsdienās Amerikas pretinieki gadu desmitiem ir ieguldījuši līdzekļus raķešu izstrādē, kas īpaši paredzētas, lai atrastu un iznīcinātu tādus mērķus kā aviācijas bāzes kuģi. Pat kaujas zonās, piemēram, Persijas līcī, aviācijas bāzes kuģi darbojas simtiem jūdžu attālumā no Irānas piekrastes. Tas ir vienīgais veids, kā Pentagons var nodrošināt, ka tie paliek drošībā no raķetēm un droniem. Tas kļuva acīm redzams 2026. gada 5. februārī, kad Irānas drons bīstami pietuvojās aviācijas bāzes kuģim. Un Irāna nav mēraukla, tā ir Ķīna. Ja reģionāla lielvara var radīt problēmas aviācijas bāzes kuģu grupai, iedomājieties, kas notiek, kad iesaistās Amerikas spēcīgākais sāncensis. Taču aviācijas bāzes kuģiem joprojām ir viena priekšrocība – tie var pārvietoties. To pašu nevar teikt par Amerikas milzīgajām ārvalstu bāzēm. To koordinātas ir publiskas. To skrejceļus var atrast Google Maps. Konflikta gadījumā tās ir viena no pirmajiem mērķiem sarakstā. Tātad, ja aviācijas bāzes kuģi kļūst ievainojamāki un tradicionālās bāzes arvien vairāk tiek pakļautas riskam, kur tad Pentagons dosies tālāk? Kaut kur, ko ir grūti atrast, kaut kur, ko ir vēl grūtāk trāpīt. To parāda nauda. Miljardi dolāru tiek ieguldīti izkliedētā attālu lidlauku, loģistikas centru un salu priekšposteņu tīklā visā Klusā okeāna reģionā. Laikā no 2000 līdz 2021 gadam ASV militārie spēki iztērēja no 70 līdz 120 miljārdiem dolāru, lai būvētu vai paplašinātu ārvalstu bāzes. Pat tad, kad vecās bāzes tika slēgtas vai samazinātas. Kongress šajos gados piešķīra vēl miljardiem dolāru būvniecības projektiem nenoteiktās vietās visā pasaulē. Visdīvainākais ir tas, ka neviens patiesībā nezina, cik liels šis tīkls ir kļuvis. Daudzas no šīm vietām tiek finansētas ar neskaidriem apzīmējumiem, piemēram, nenoteiktas vietas. Sabiedrība nezina, cik to ir. Bieži vien arī Kongress to nezina. 2017. gadā 4 amerikāņu karavīri tika nogalināti slēpnī Nigērā. Šis uzbrukums izraisīja kaut ko neērtāku par sērām.
Senāta uzklausīšanās laikā, kas sekoja pēc tam, vairāki kongresa locekļi atzina, ka viņiem nebija ne jausmas, ka ASV militārie spēki darbojas Nigērā tik lielā mērogā. Viņi nezināja, ka valstī vispār ir izvietoti aptuveni 1000 amerikāņu karavīru. Neviens viņiem to nebija teicis. Nevienam to nebija vajadzības darīt. Karavīri bija ieradušies, apgādāti un darbojās jau mēnešiem ilgi, izmantojot loģistikas tīklu, kam nebija nepieciešama kongresa bāzes atļauja. Uzbrukums vienkārši padarīja to redzamu. Šis jautājums bija tas, uz kuru Vašingtona vismazāk vēlējās atbildēt. Kā 1000 karavīru liela armija var parādīties valstī, nevienam to nepamanot. Tātad ASV militāro spēku spēja sasniegt šīs nenoteiktās vietas sākas ar floti. Mūsdienās ASV jūras spēkiem ir mazāk nekā 300 kaujas flotes kuģu. Tas izklausās pēc problēmas, īpaši, ja saprotat, ka augstā kara beigās flote bija gandrīz 2 reizes lielāka. Gadu desmitiem admirāļi un politiķi ir brīdinājuši, ka jūras spēki kļūst pārāk mazi. Viņi turpina pieprasīt vairāk kuģu, bet flote turpina samazināties, jo kuģu būves jaudas šobrīd vienkārši nav. Tas arī nevienmēr ir nejauši. Tas daļēji ir tāpēc, ka ASV jūras spēkiem ir spoku flote, kuru ir grūtāk mērķēt. Vai esi dzirdējis par kaujas loģistikas spēkiem? Lielākā daļa cilvēku par to nav dzirdējuši. Un, ja tu redzētu kādu no šiem kuģiem jūrā, tu droši vien to sajauktu ar parastu tanku kuģi. Tāds arī ir mērķis. Viņiem nav nekādu ieroču, vismaz tādu, ar kuriem varētu šaut. Cilvēki, kas atrodas tajos, ir civilie tirdzniecības flotes jūrnieki. Tā ir tikai viena no daudzajām Pentagona viltīgajām maskēšanās metodēm. Šie tirdzniecības kuģi patiesībā nav īsti tirgotāju kuģi. Pazīšanas zīme ir tieši nosaukumā. USNS – Amerikas Savienoto Valstu jūras kara flotes kuģis. Tie var izskatīties pēc komerciāliem kuģiem, bet tie pakļaujas militārajai jūras transporta pavēlniecībai, nevis kuģniecības uzņēmumam. Krava nav nekas tāds, ko var nopirkt Amazon. Tā ir visa nepieciešamā krava, lai ASV jūras kara flote varētu cīnīties. Kuģi, kas piegādā pārtiku, munīciju, rezerves daļas un degvielas apgādes kuģi, kas piegādā degvielu. Šie kuģi ir iepriekš izvietoti visā pasaulē, pārvadājot lietas, kas ASV nepieciešamas operācijas uzsākšanai. Katrs no šiem vienībām var nodrošināt līdz pat 17,000 jūras kājnieku un jūrnieku ar visu viņu sauszemes, jūras un gaisa aprīkojumu. Un gandrīz neviens par tiem daudz nezina. Taču apkarība ir vēl dziļāka nekā tikai loģistika. Daudz dziļāka. ASV bruņotie spēki pat nevar veikt pienācīgu izlūkošanu bez kaujas loģistikas spēkiem. Viena no šo kuģu uzdevumiem ir atbalstīt zinātniskās un tehniskās misijas, kā arī vākt datus par pretinieku raķetēm un zemūdenēm. Sākot ar 2026. gada janvāra beigām, ASV bruņotie spēki izvietoja resursus Austrumu vidusjūrā un ap Arābijas pussalu. USS Abrahams Linkolns un USS Geralds R. Fords abi bija šīs operācijas sastāvdaļa, kopā ar vismaz 11 ārlī Bērka klases iznīcinātājiem, kā arī iznīcinātāju, uzbrukuma zemūdeņu un citu kara kuģa aizsarggrupu, kas bija izvietota visā reģionā. Tūkstošiem papildu karavīru tika nogādāti reģionā ar vairāk nekā 250 militārajām gaisa transporta lidojumiem. Irāna tika ielēgta. Tas bija lielākais militārais spēku koncentrējums tuvajos austrumos kopš 2003. gada. Un tas būtu bijis bezjēdzīgi bez 2 birojiem, par kuriem jūs nekad neesat dzirdējuši. Militārā jūras transporta pavēlniecībai ir birojas Manamā, Bahreinā, un tās Eiropas birojas atrodas Neapolē, Itālijā. Tāpēc kaujas loģistikas spēku kuģi, piemēram, USNS Henrijs Džejs Kaizers un USNS Karls Brešīrs, bija tur, lai piegādātu sausās krāvas, piemēram, pārtiku, munīciju un degvielu. Gadu desmitiem tuvie austrumi bija vieglākā vieta pasaulē, kur ASV militārie spēki varēja iegūt degvielu. Tā bija viena no šī reģiona priekšrocībām. Tīkls darbojās, jo viss bija savienots. Milzīga apgādes ķēde, kas varēja nodrošināt amerikāņu spēku darbību gandrīz bezgalīgi ilgi. Bet, kad šis tīkls nonāk zem spiediena, sekas izplatās ātri. Pēkšņi degviela vairs nebija tur, kur tai vajadzēja būt. Kuģi, kas parasti pārvietojas, nevar darboties brīvi. Kuģi, kas bija īpaši aprīkoti, lai jūrā pārsūknētu degvielu, ASV jūras spēku tankuģiem, bija iesprostoti. Hormūza šaurums ir kļuvis par pasaulē dārgāko jūras satiksmes šauro vietu, tāpēc jūras spēkiem nācās pielāgoties. Tā vietā, lai paļautos uz pastāvīgām ostām, tagad tiek izmantoti civilie jēlnaftas tankuģi, piemēram, Henrija Džeja Kaizera klases kuģi, kas darbojas tālu jūrā, nepārtraukti uzpildot degvielu karakuģiem kustībā. Viens kuģis pienāk, lai pārsūknētu degvielu. Cits attālinās pēc uzpildes, un šis cikls atkārtojas, kamēr degvielas avots samazinās. Tā ir svarīga mācība, ko ASV militāristiem jāapgūst. Jebkurš konflikts ar Ķīnu par Taivānu šo problēmu tikai pastiprinātu. Labā ziņa ASV jūras spēkiem ir tā, ka šī sistēma ir pārbaudīta mūsdienu operācijās un pierādījusi, ka tā joprojām spēja darboties.
Katrs tankkuģis var pārvadāt aptuveni 6,8 miljonus galonu degvielas, kas ir pietiekami, lai Boeing 747 milzu lidmašīna varētu lidot vairāk nekā 5000 stundas bez apstājas. Sliktā ziņa ir mērogs. Kopā ir tikai 32 kuģi, un tikai 15 no tiem ir tanku kuģi. Tātad teorētiski aprēķini ir pareizi, bet tas ir tikai tad, ja viss norit kā plānots. Un sadursme ar Irānu parāda, ka nevajag daudz, lai kaut kas noietu greizi. Gadu gaitā drošības eksperti Vašingtonā ir brīdinājuši par ASV militāro spēku ievainojamību jūras pārvadājuma kapacitātē. Paļauties uz dažiem neapbruņotiem civilajiem kuģiem, lai uzņemtos milzīgo degvielas pārvadāšanas slogu, nav dzīvotspējīga stratēģija pasaulē, kur pretinieks ir konkurējoša valsts ar droniem un raķetēm gatavībā. Šis vairs nav karš pret terorismu. Pieņemsim, ka Klusajā okeānā izceļas ārkārtas situācija saistībā ar Taivānu, jo, kā jau esam redzējuši, šī jūras pārvadājuma kapacitāte ir ierobežota. Konfliktā, kas norisinās tūkstošiem jūdžu plašā atklātā okeānā, šī ierobežotā kapacitāte ātri kļūst trausla. ASV jūras spēku kaujas loģistikas flotē ir tikai 32 kuģi, tāpēc ir nepieciešams atbalsts. Tehniski Amerikā ostās rezervē atrodas vēl 40 citi kuģi, gadījumam, ja kaut kas noiet greizi. Taču daudzi no tiem jau ir novecojuši, tāpēc ar to nepietiek. Tāpēc Pentagons paļaujas uz kaut ko, ko sauc par VISA. Tas ir brīvprātīgais intermodālo jūras pārvadājumu līgums. Tas tika izveidots mūsdienu formā 1997. gadā, un tā ir viena no vismazāk saprastajām Amerikas militārās loģistikas sistēmas daļām. Kad notiek krīze, ASV valdība var izmantot privāti piederošus ASV karoga tirdzniecības kuģus un komerciālo kuģošanas kapacitāti. Šie kuģi ir paredzēti, lai ASV militārie spēki tos izmantotu ārkārtas situācijās, un kara laikā tie tiek iesaistīti darbībā. Viņiem tas ir jādara. Ja kuģniecības uzņēmums reģistrē kuģi VISA programmā, tas apņemas padarīt šo kuģi pieejamu ASV valdībai, kad tas tiek aktivizēts nacionālās ārkārtas situācijas laikā. Tajā brīdī militārā transporta prasības kļūst svarīgākas par parasto komerciālo grafiku. No Pentagona šiem kuģiem netiek veikti tieši maksājumi, taču atlīdzība joprojām ir ievērojama. To īpašnieki saņem prioritāti nākotnes kravu līgumos ar aizsardzības departamentu miera laikā. Tāpēc 90% no militāri noderīgajiem kuģiem ASV karoga flotē ir pieteikušies Sealift programmai. Tagad flotē ir 60 kuģi, un tie tur paliks vismaz līdz 2035. gadam. Paplašinot savu ietekmi uz ASV tirdzniecības floti, Pentagons iegūst piekļuvi milzīgām komerciālās kuģniecības jaudām. 100 000 20 pēdu konteineru vienību, miljoniem kvadrātpēdu smagsvara kravas telpas un miljoniem tonu globālās kuģniecības. Neto kravnesība, kas jau katru dienu tiek izmantota starptautiskajā tirdzniecībā. Lielākā daļa pasaules lielāko komerciālo kuģu darbojas zem ārvalstu karogiem, ārpus tādu programmu kā VISA darbības jomas. Tos nevar vienkārši pārņemt savā kontrolē. Tā vietā ietekme tiek panākta ar daudz smalkāku līdzekli – līgumiem. Krīzes situācijā ASV var pārsolīt gandrīz jebkuru, lai iegūtu kuģošanas kapacitāti. Nevis sagrabjot kuģus, bet gan maksājot par prioritāru piekļuvi tiem. Tā ir diezgan gudra sistēma, taču tā nav gluži jaunievedums. Tāpat iepriekš nav tikusi aktivizēta. Drīzāk tā ir kopija tam, ko gaisa spēki jau ir darījuši un izmantojuši iepriekš. ASV militāriem spēkiem ir vairāk nekā 13 000 lidaparātu, kas ir pārliecinoši visvairāk no visiem bruņotajiem spēkiem pasaulē. Un kravas lidmašīnas, piemēram, C-130, spēj pārvietot karavīrus, transporta līdzekļus un smago aprīkojumu tieši uz priekšējām pozīcijām. Taču pārliecinošais vairākums amerikāņu karavīru patiesībā nenonāk savos tālajos galamērķos ar šiem lidaparātiem. Vārti E-terminālī BWI starptautiskajā lidostā Merilendā vai Sietlas Takomas lidostā Vašingtonā izskatās parasti. Cilvēki, kas iet cauri šiem vārtiem, izskatās parasti, bet ja izseko, kur šie reisi patiesībā dodas, galamērķi nav nejauši atpūtas kurorti vai komerciāli maršruti. Tie ved tieši uz ASV militārajām dislokācijas vietām visā Eiropā, tuvajos austrumos un strateģiskās Arktikas vietās, piemēram, Grenlandē, vai pāri Klusajam okeānam uz tādām vietām kā Andersena gaisa spēku bāze Guamā. Lielākā daļa cilvēku, kas iet cauri šiem vārtiem, ir aktīvi ASV militārie dienestnieki, taču viņi neizmanto gaisa spēku lidmašīnas. Tas ir tas pats modelis, ko izmanto civilie operatori – Atlas Air, Omni Air, National Airlines. Atšķirība ir kravas saturā. To pazīst kā Patriot Express.
Tas ir paredzēts, lai apkalpotu karavīrus, kuri ir oficiālās atvaļinājumā vai saņem pavēles pārcelties no vienas bāzes uz citu. Šie privātie uzņēmumi ir tik cieši integrēti aizsardzības departamenta transporta tīklā, ka tie var darboties dažās no slepenākajām vietām uz Zemes. Norfolkas jūras spēku bāze – lielākā jūras spēku bāze pasaulē. No šejienes karavīri var lidot ar Patriot Express uz Džego Garciju Indijas okeānā. Tas ir dārgāk nekā sūtīt karavīrus ar aviokompānijām, kuras izmanto lielākā daļa cilvēku, taču tas ir arī efektīvāk. Tas ir arī daudz lētāk nekā pārvietot visus karavīrus ar milzīgām kravas lidmašīnām, piemēram, C5M Super Galaxy, kuras izmaksas ir 57 500 ASV dolāru par katru stundu gaisā. Tad vēl ir 40 stundas apkopes par katru lidojumu stundu. Ar šādām izmaksām nav jēgas izmantot šīs lidmašīnas ikdienas pārvietošanai. Tāpēc Patriot Express ir izveidots, lai apmierinātu šo pieprasījumu, un pieprasījums ir milzīgs. Katru gadu ar šīm lidmašīnām pārvietojas 340 000 cilvēku. Atcerieties, ka jebkurā brīdī ārzemēs ir izvietoti apmēram 170 000 personāla locekļu, un šos cilvēkus bieži pavada ģimenes locekļi. Tas ir nepārtraukts klientu pieplūdums. Kas attiecas uz aviokompāniju biznesu, tas ir tik drošs, cik vien iespējams. Pentagons maksā labi, bet šīs īpašās aviokompānijas vienmēr meklē veidus, kā nopelnīt vēl vairāk naudas. Tāpēc pastāv Space A. ASV militārie spēki var būt aizņemti, bet pat Patriot Express reisi nav pilnībā aizpildīti. Ja esi aviokompānijas īpašnieks, tas ir īsts posts. Lidojumi ir dārgi, neatkarīgi no tā, kas ir tavs klients, tāpēc korporatīvie vadītāji izsaka piedāvājumu. Atvaļinātajiem militārajiem darbiniekiem ir atļauts izmantot Space A, ja viņa ceļojuma plāni sakrīt ar lidmašīnu reisiem. Viņiem pat ir atļauts ņemt līdzi savus mājdzīvniekus. Tā ir vēl viena priekšrocība esot ASV militārais veterāns, un vēl viens veids, kā ielikt naudu aviokompāniju īpašnieku kabatās. Taču ASV militāro spēku iesaiste aviācijas biznesā sniedzas daudz tālāk par dažiem līgumiem ar specializētiem pārvadātājiem. Situācija Afganistānā kļuva sarežģīta 2021. gada vasarā. Kad talibi tuvojās Kabulai, karavīri un apstiprinātie bēgļi bija jāevakuē steidzami. ASV gaisa spēku loģistikas tīkls nonāca zem spiediena. Tam nav pietiekamu jaudu, lai apmierinātu pieprasījumu. Tāpēc bija jāmeklē citas iespējas, nevis Patriot Express un nevis dārgās kravas lidmašīnas. Tāpēc viņi vēršās pie gaisa spēku civilās rezerves gaisa flotes. 18 flotes lidmašīnas tika iesaistītas, lai palīdzētu pārvietot cilvēkus, kad situācija Afganistānā kļuva kritiska. Protams, Patriot Express pārvadātāji bija iesaistīti, taču 4 lidmašīnas bija no United Airlines, 3 bija no Delta un 2 no Hawaiian Airlines. Viņi pārvietoja karavīrus no vietām Katarā, Bahreinā un Vācijā, jo parastās lidmašīnas bija pārslogotas. Tā darbojas civilā gaisa flote. Tā sastāv no 450 lidmašīnām, kas sadalītas starp 25 dažādiem pārvadātājiem, sākot no jūsu iecienītās aviokompānijas līdz pat FedEx un UPS. Katrs no tiem līgumiski ir apņēmies nodrošināt 30% no savas pasažieru flotes un 15% no savas izmantojamās kravas flotes šai programmai. Aviokompānijas saglabā operatīvo kontroli, taču, ja viņi saņem zvanu no Pentagona, viņiem jānodrošina pieejamas lidmašīnas un kvalificēta apkalpe. Viņiem jābūt gataviem atbalstīt misiju 3 dienu laikā pēc telefona zvana. No tā nevar atteikties. 268 no šīm lidmašīnām ir paredzētas tāla darbības rādījusa starptautiskajām misijām, un tieši tās tika izmantotas Afganistānā. Pentagons nemaksā par flotes uzturēšanu, bet ja tās visas tiktu aktivizētas, šīs lidmašīnas varētu nodrošināt 90% militāro pasažieru pārvadājumu un 40% kravu pārvadājumu. Tas ir kā būt namīpašniekam un likt īrniekam maksāt par visu uzturēšanu, līdz brīdim, kad pašam vajag ēku. Līguma summa var sasniegt vairāk nekā $1 miljardu gadā, kā tas bija redzams gatavojoties operācijai Irākas brīvība 2003. gadā. Bet visa tā krava uz kuģiem un lidmašīnām kaut kur ir jāuzglabā, nav citas izvēles. Mūsdienās liela daļa no tās atrodas vietās, kuras lielākā daļa cilvēku pat nepamana. No liktavas aiz ostu objektiem, pagaidu izvietošanas zonas pie lidlaukiem, komerciālie loģistikas centri ar militāriem līgumiem. Tas pats modelis, tikai citas adreses. To sauc par aizsardzības loģistikas aģentūru. Varbūt jūs to varat vienkārši saukt par pasaulē lielāko noliktavu, jo skaitļi ir satriecoši. Organizācija parasti gada laikā pārvalda un izplata 5 miljonus preču pozīciju. Vidējie gada ieņēmumi no 45 līdz 47 miljārdi dolāru. Salīdzinājumam, Amazon kopējā krājuma vērtība 2025. gadā bija 38,3 miljārdi dolāru. Galvenā mītne atrodas Fort Belvuārā, Virģīnijā. Taču šī darbība aptver katru štatu un 122 starptautiskas vietas, bet ir viens āķis.
Pentagons nevēlas nodarboties ar noliktavu būvniecību, tāpat kā tas nevēlas būt aviokompāniju biznesā. Tāpēc tas nomā telpas no civilajiem partneriem. Kad pasūtījumi tiek veikti, krājumi tiek nosūtīti. Taču ASV militārie spēki arī lielāko daļu piegāžu neveic paši. Viņiem pat nav kapacitātes pārvietot visu preci. Tāpat kā ar brīvprātīgajiem kravas kuģiem un FedEx civilajā gaisa flotē, tā paļaujas uz plašu trešo pušu loģistikas uzņēmumu tīklu, kas veic smago darbu tās vietā. Burtiski šie privātie uzņēmumi pārvadā 98% no tekstilu izstrādājumiem, kas nepieciešami ASV militārajiem spēkiem. Formas tērpi, ziemas apģērbs. Šie līgumslēdzēji arī piegādā 86% rezerves daļu un gandrīz 100% degvielas. Tāpat kā pseidojūrnieki uz kuģiem, piemēram, USNS Carl Braceman, arī šoferi ir civilpersonas. Un viņi nepiegādā šīs preces uz vecā stila bāzēm. Viņi dodas uz civilajiem ostām visā pasaulē, kas nodrošina 90% ASV militārā jūras transporta un 40% kravas avio pārvadājumu. Gandrīz visa kraba, kas tika pārvietota pa jūru, un nelielā kraba, kas tika pārvadāta ar gaisa transportu, nāca no šīm ostām, nevis no militārajām bāzēm, piemēram, Pearl Harboras. Tas viss ir atkarīgs tikai no civilās infrastruktūras un civilajiem ostu darbiniekiem. Bet šeit ir kaut kas dīvains. Samazinoties ārvalstu bāzu skaitam, kur šīs lidmašīnas patiesībā nolaižas ārvalstu konfliktu laikā, karās ostās iepeld jūras spēku kuģi. Kā viņi var darboties svešā, suverēnā teritorijā? Atceries tās 122 vietas ārvalstīs. Tas viss ir daļa no dokumentu ķēdes, kas sniedzas tālāk nekā jebkurš lidojums. Ārvalstu bāzes varbūt vairs nav tādas kā agrāk, bet ASV militārie spēki ir noslēguši iepirkuma un savstarpējā atbalsta līgumus ar vairāk nekā 120 citām valstīm. Tas nozīmē tikai vienu. Tirgus tiek atvērts. Šie līgumi ir salīdzinoši nelieli. Kopā tikai daži miljardi dolāru katru gadu, bet šajā gadījumā svarīgs nav maku lielums. Svarīgi ir tas, kur šis maks atrodas un ko tu dari ar šo īpašumu. Aizkulisēs ASV militārie spēki paļaujas uz līgumu tīklu, par kuriem lielākā daļa cilvēku nekad nedzird. Daži no tiem ir vienkārši. Tie ļauj militārajiem spēkiem iegādāties krājumus no citām valstīm vai starptautiskajiem partneriem, kad tas ir nepieciešams. Tas ietver visu, sākot no degvielas un aprīkojuma līdz loģistikas atbalstam. Citi ir sarežģītāki, balstīti uz savstarpējiem līgumiem, kuros sabiedrotie sniedz resursus apmaiņā pret kopīgu piekļuvi operāciju laikā. Taču abi šie sistēmas noved pie viena rezultāta – iepriekšējas izvietošanas. Tā vietā, lai gaidītu krīzi un tad visu turp nogādātu, milzīgi materiālu apjomi jau iepriekš tiek uzglabāti, novietoti tuvu vietām, kur tie varētu būt nepieciešami. Dažos gadījumos pat pati infrastruktūra tiek iepriekš izvietota pietiekami, lai dažu dienu laikā varētu izveidot funkcionējošas bāzes. Tātad, kad spēki ierodas, viņi nesāk no nulles. Viņi ierodas sistēmā, kas jau viņus gaida. Efekts ir tāds pats, kā iepriekš izvietot visu militāro spēku, oficiāli nepasludinot to par bāzi. ASV militārie spēki var iegādāties preces uz vietas, uzglabāt tās vietējos noliktavās un pēc tam saņemt nepieciešamo no saviem partneriem darbības rajonā. Nav nepieciešams sūtīt preces pāri okeānam. Tas palīdz ASV militāriem spēkiem izpildīt savu uzdevumu, būt gataviem reaģēt uz jebkādiem draudiem pasaulē 3 dienu laikā. Un neviens īsti nezina, kur tas viss atrodas. Patiesībā Pentagona uzskaitas dati par visu, kas ienāk un iziet, ir diezgan nepilnīgi. Tas, ko mēs zinām, ir tas, ka šie ēnu loģistikas darījumi pēdējos gados ir bijuši ļoti nozīmīgi. Bez tiem Ukraina kristu. Tas ir tik vienkārši. Pirmajā konflikta gadā Baltais nams izmantoja prezidenta pilnvaras izņemt no krājumiem, lai nodotu Ukrainai vairāk nekā 20 miljārdus dolāru ieročos un aprīkojumā. Kongresa lēmums nebija nepieciešams. Nebija vajadzīga arī bāzes atļauja. Sistēma, par kuru neviens nezināja, ka tā pastāv, darbojās ātrāk nekā jebkāda formāla militāra izvietošana varētu. NATO aliansei ir visciešāk integrētais piekļuves vietu un iepriekš izvietoto materiālu tīkls. Tas ļāva Amerikas Savienotajām valstīm ātri nogādāt militāro un humāno palīdzību Ukrainai kara sākumā. Nebija nepieciešams kongresa lēmums. Pateicoties prezidenta pilnvarām izņemt no krājumiem, Baltais nams var ņemt ieročus vai pakalpojumus no aizsardzības departamenta krājumiem un nodot tos partneriem. Prezidents var izdot šo rīkojumu jebkurā laikā un nodot to jebkuram, kam Baltais nams vēlas to nodot. Taču savstarpējās apkalpošanas tīkli izpaudās daudz acīm redzamāk operācijas Epic Fury laikā. Savienotajām valstīm ir šādi līgumi gandrīz ar katru svarīgu valstu reģionā – Katara, Omāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Saūda-Arābija un tā tālāk. Apskatīsim šo līgumu ar Saūda-Arābiju kā piemēru. Piekļuve un savstarpējā apkalpošana notiek abos virzienos. Dažreiz tas pat nes Amerikai peļņu.
Saūda Arābija patiesībā maksāja ASV armijai un Amerikas uzņēmumiem par piegādēm, kas viņu armijai nepieciešamas saskaņā ar šo līgumu. Nav svarīgi, vai tas bija pret hutiešiem Jemenā vai aizsardzībai pret Irānas raķetēm un droniem. Viņi par to samaksāja. Pentagons paņēma civilās rezerves gaisa flotes modeli un to paplašināja. Tagad atbildība nav tikai Delta Airlines. Tagad tās ir veselas valstis. AXA līgumiem vajadzētu būt apusējiem un finansiāli neitrāliem. Taču tie, kas pievienojas šim darījumam, ir spiesti arī atdot savu infrastruktūru. Ja kādreiz rodas konkurējošs pieprasījums, ASV militārie spēki uzvar. Paskatieties tikai uz Kataru. ASV militāriem spēkiem ir izvērsts štābs Al-Udeid gaisa spēku bāzē. No pirmā acu uzmetiena tas izskatās kā viena no tām vecajām militārajām bāzēm tuvajos austrumos, kur 2026. gada sākumā bija izvietoti 10 000 cilvēku. Bet kas tad īsti nodrošina galveno atbalstu šiem karavīriem? Ne jau amerikāņi. Aizsardzības loģistikas aģentūra iegādājas un saņem visas preces, kas tiek piegādātas šajās vietās, bet loģistikas darbu veids Katara. Tā nodrošina, lai ostas nepārtraukti darbotos kuģu ienākšanai un uztur vietējo infrastruktūru piegāžu pārvadāšanai. Kad ASV militārie spēki uzsāka operāciju Epic Fury, viņi ieguva pirmtiesības uz šīm ostām, ceļiem un noliktavām ne tikai bāzē, bet arī izkaisītām apkārt. Viss risks tika nodots ārpakalpojumā tieši īstajā brīdī, taču šim tīklam ir ievainojamība, par kuru Vašingtonā neviens nevēlas publiski runāt. Costco, Ķīnas okeāna pārvadājumu kompānija, ir pasaulē lielākais kuģniecības konglomerāts. Tā pieder valstī, un tās kuģi katru nedēļu ienāk Amerikas ostās. Vairākos lielos ASV ostu termināļos ir Ķīnas investīcijas vai operatīva iesaiste. Tostarp Long Beachas osta, kas ir viena no 2 noslogotākajām kravas vārtajām visā rietumkrastā. Tā ir tā pati rietumkrasta ostu infrastruktūra, uz kuru militāristi paļaujas, lai pārvietotu tehniku un apgādi uz Klusā okeāna reģionu. Taču impērijām, kas balstītas uz līgumiem, ir vājība, kāda nav impērijām, kas balstītas uz teritoriju. Taivānas konflikta gadījumā ASV aktivizētu savu civilās loģistikas tīklu tieši tajā brīdī, kad Ķīna varētu likt saviem valstī piederošajiem kuģniecības aktīviem rīkoties pretēji. Atcelt līgumus, atsaukt kuģus, dot priekšroku citiem klientiem, radīt kavēšanos termināļos, kuros Ķīnas kapitālam ir teikšana. Pentagons nevar sagrābt šos kuģus. Tas nevar piespiest ārvalstu karogus nesošos kuģus. Tas var pārsolīt konkurentus par kapacitāti, bet tikai tad, ja šī kapacitāte ir pieejama un tās īpašnieki vispār ir gatavi to piedāvāt. Tīkls, kas padara Amerikas spēka projekciju neredzamu miera laikā, kļūst redzams un trausls tieši tajā brīdī, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Galvenais ierocis ir līgums, un līgumus var laust. Tādas bāzes kā Al-Udeid piedzīvoja savu uzplaukumu 90. gadu beigās, bet mūsdienās, kad raķetes atbalsta lēti droni, tās ir viegli ievainojami mērķi. Irāna pēdējo mēnešu laikā ir parādījusi, kā tas var izskatīties. Līdz kara 1. mēneša beigām 13 ASV militārās bāzes tuvajos austrumos bija smagi bojātas Irānas raķešu un dronu uzbrukumos. Centrālā pavēlniecība bija spiesta izkliedēt karavīrus pa reģionu, lai padarītu viņus mazāk ievainojamus. Un ja Irāna to spēja, tad Vašingtonā visi baidās, ko Ķīna varētu izdarīt ar bāzēm Indo-Klusā okeāna reģionā. Ir jābūt citam risinājumam. Un tāds arī ir. Patiesībā šīs privātās aviokompānijas ne tikai nogādā karavīrus un citus aizsardzības departamenta darbiniekus uz bāzēm, kuras ir Irānas un Ķīnas raķešu mērķis. ASV bruņotie spēki ir tik milzīgi, ka tie ir iesaistījušies viesnīcu biznesā. Lielākā ir gaisa spēku viesnīcu tīkls ar 89 atrašanās vietām, bet arī pārējās struktūra vienības piedāvā īpašas naktsmītnes. Visā pasaulē ir pieejamas apmēram 82,000 istabas, kuras izmanto karavīri pagaidu dienestā, pastāvīgās pārvietošanās laikā, apmācību rotācijās un civilie līgumdarbinieki. Šīs viesnīcas nav nekādi noplukuši kazarmas. Piemēram, paskatieties uz to, kas atrodas netālu no Inžerlikas avio bāzes Turcijā. Šajā vietā ir sava golfa laukums un peldbaseins, un tā ir pat draudzīga mājdzīvniekiem. Šīs viesnīcas agrāk bija sava veida kopuzņēmums. Militārie spēki tās pārvaldīja un nodrošināja ar personālu, sadarbojoties ar civilajiem līgumdarbiniekiem, kurus nolīga bāze. Taču 2025. gadā gaisa spēki vismaz paziņoja, ka gatavojas veikt zināmu restruktūrizāciju. Ja tas izklausās pēc korporatīvās runas, tad tā arī ir. Tagad viņi meklē privātu uzņēmumu, kas pilnībā pārņemtu vadību, un cer, ka līdz 2027. gadam būs atrasts partneris. Inžerlikā varētu būt apmēram 20 kodolieroču, taču Pentagonam viesnīcu ķēdes iesaistīšana ir daļa no plāna. Vairāk līgumdarbiniekiem būs vajadzīga piekļuve vēl attālākām vietām, lai ASV militāristi pārēj no milzīgām bāzēm ilgtermiņā būtu veiksmīga, jo šādas vietas parādās visur. Peleliju bija tikai viena no tām – satelīta attēli. 2019. gadā Filipīnās Balibagas salā fiksēja kaut ko dīvainu.
Līdz 2024 gadam tā bija pārvērtusies par pilnīgi jaunu bāzi ar 2 jūdžu skrejceļu. Tehniski tam vajadzētu kalpot humanās palīdzības un katastrofu seku likvidēšanas mērķiem, bet paskatieties uz geogrāfisko izvietojumu un jūs sapratīsiet, ko patiesībā domāja būvētāji. Balibaga ir vistālāk uz rietumiem esošā sala Filipīnās. Citiem vārdiem sakot, tā ir ideāla vieta ASV militāriem spēkiem, lai uzraudzītu un, ja nepieciešams, vērstos pret Ķīnas nocietinātajām salām Spratlīs salās. Bet pats svarīgākais – šīs liliju lapu bāzes ir noderīgas aizsardzībā. Vienkārši paskatieties uz Balibagas atrašanās vietu. Tā atrodas tālāk no Ķīnas kontinentālās daļas, kas nozīmē, ka to ir daudz vieglāk aizsargāt pret raķetēm un droniem nekā, piemēram, Kadena gaisa spēku bāzi Okinavā, kur izvietoti 20,000 karavīru. Tas arī izmaksā daudz mazāk, ja raķetes un droni tomēr trāpa mērķī. Būtībā tā ir skrejceļš, daži noliktavēku kompleksi un neliels skaits karavīru, kas periodiski ierodas un dodas prom. Ja Kadena tiek bojāta, tā ir katastrofa. Ja viena no šīm mikrobāzēm tiek iznīcināta, ir citas, kas var ieņemt tās vietu. Balibaga ir tikai viens no šiem atbalsta punktiem. ASV militārie spēki 2014. gadā parakstīja paplašinātās aizsardzības sadarbības līgumu EDCA ar Filipīnām. Tagad Filipīnās ir 9 vietas, kas izkliedētas visā valstī. Ķīna agrāk būtu varējusi mērķēt uz Subiks līci un paralizēt ASV militāros operācijas Dienvidķīnas jūrā. Tagad Amerika ir dažādojusi savu portfeli. Patiesībā EDCA ir bijusi tik veiksmīga, ka Vašingtona šo ideju ir aizvedusi uz nomaļu vietu. Tāpēc Peleliu ir pārbūvēta. Visticamāk, tā nebūtu kaujas vieta starp ASV un Ķīnas jūras spēkiem, kā tas bija Otrā pasaules kara laikā. Tā ir pārāk tālu no Ķīnas, lai būtu loģiska kā kaujas lauks. Taču lidlauka esamība ļauj ASV militārajiem spēkiem nogādāt krājumus un ātri atkāpties, atrodoties drošākā attālumā. Ir vēl viens būtisks ieguvums no liliju lapu stratēģijas. Politiskā situācija ir daudz labvēlīgāka. Augstā kara laika bāzes, piemēram, Kadena vai Ramšteina, jau gadiem ilgi ir bijušas pretrunīgas. Tās ir vietējās pilsoniskās nepaklausības centri. Katru gadu Okinavas iedzīvotāji protestē pret ASV bāzēm. 2018. gadā 70,000 cilvēku izgāja ielās, pat laikā, kad spriedze Japānas attiecībās ar Ķīnu strauji pieauga. Bet kurš gan protestēs pret skrejceļu un dažām noliktavām nekurienes vidū? Protams, Vašingtonai šīs jaunās bāzes ļoti patīk. Tātad Peleliu nav vienīgā bijusi Otrā pasaules kara kaujas vieta, kas tiek atdzīvināta. ASV militārie spēki atdzīvina arī Northfieldu uz Tinians Ziemeļmarianas salās. Šai bāzu stratēģijai pietrūks tikai viena lieta. No malas tas var izskatīties kā sadrumstalota, gandrīz vai pašrocīga pieeja globālajiem militārajiem izvietojumam. Bet tieši tas arī ir galvenais, jo Pentagons arvien mazāk visu dara pats. Šī ir Japas sala Mikronēzijas federatīvajās valstīs. Tā atrodas starp Amerikas bāzēm Guamā un Palau, un ASV gaisa spēki ir pietiekami ieinteresēti, lai pieprasītu $400 miljonus, ko iztērēt šajā mazajā salā. Plāns – pagarināt skrejceļu salas starptautiskajā lidostā, lai tā varētu apkalpot ASV militāros lidaparātus. Stratēģija pati par sevi nemainās. Joprojām runa ir par darbības rādījusa paplašināšanu dziļā Klusajā okeānā, tālāk no Ķīnas, un noturības veidošanu gadījumam, ja tādas svarīgas bāzes kā Guama nonāk apdraudējumā. Kas mainās, ir metode. Tā vietā, lai paļautos tikai uz tradicionālajām militārajām bāzēm, sistēma arvien vairāk iesaista civilās infrastruktūras objektus, īpaši komerciālās lidostas un loģistikas centrus attālos reģionos. Mēs zinām, kā pārvietojas karavīri un apgādes līdzekļi, kas tos pārvieto un kādas juridiskās stratēģijas viņi izmanto, lai apietu ierobežojumus. Tagad mēs zinām arī, kurp viņi arvien biežāk dodas. Saskaitot to visu kopā, atklājas stratēģija, kas slēpjas aiz Pentagona slepenā tīkla. ASV bruņotie spēki var karot pretējos pasaules galos, ja tas būs nepieciešams. Nevis tāpēc, ka tā ir visvairāk lidmašīna, kuģu vai bruņota cietokšana, bet gan tāpēc, ka tā spēj izmantot globālo ekonomiku savām vajadzībām. Ja tā apstājas krīzes vidū, amerikāņu spēkiem Klusajā okeānā nebeidzas ieroči. Viņiem dažu dienu laikā beidzas degviela, rezerves daļas un gultas. Tīkls ir reāls. Arī piekļuve ir reāla. Un arī ievainojamība ir reāla. Tāpēc ASV militārais galvenais ierocis ir līgums, nevis lidmašīna bāzes kuģis. ASV nav izveidojusi globālu impēriju ar teritorijām. Tā ir izveidojusi globālu piekļuves impēriju. Piekļuvi, kādas nav nevienam citam. Un jūs ar to lidojat. Paldies, ka šodien pievienojāties man. Ceru, ka jums patika šis video. Ja vēlaties redzēt vēl vairāk šādu video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz raidījumā MapPack.